Sveicināti! Es esmu Ingūna Petersone, kas mani varbūt nezina, bet arī tie, kas ar mani kopā strādā, es šo video ierakstu, jo vēlos jums izskaidrot to, ko es jums piedāvāju, bezmaksas programmu, kurā ir iespēja izanalizēt visu to, ko mēs ēdam un kas mums būtu nepieciešams. Jo patreiz es izēju praksi gada garumā fitnesa centrā, un kas man tur ir jādara? Man ir jāsakārto savu veselību un jāmācās arī par uzturu. Un tieši tāpēc man šobrīd arī ir radusies tā iespēja, kuru es novērtēju ļoti, ļoti augstu. Tā ir programma, kurā es ievadu savu ēdienkarti. Tāpat arī es dodu iespēju jums šo programmu iegūt sadarbībā ar mani bez maksas, lai jūs varētu izanalizēt un redzēt, kas tad faktiski ar jums notiek. Programmas sākumā tas viss tiek pielāgots tieši jums, jūs ievadat savu augumu, savu svaru un savu dzimumu. Un var to darīt uzreiz vai dienas garumā pierakstīt, ko jūs ēdat. Piemēram, var izanalizēt vienas dienas ēdienkarti. Un programma jums automātiski parādīs to, cik daudz, tagad es iešu cauri rādīšu pat ūdeni, cik daudz jūsu organisms ir uzņēmis ūdeni ar visu to, ko jūs ēdat. Vitamīni. Tāpēc es, piemēram, pati skaidri zinu, es arī taisu analīzes un programma patiešām parāda to, un cilvēkiem trūkst dzels, trūkst D vitamīna, tas ir pilnīgi gandrīz visiem, ar ko es esmu saskārusies, un var gadīties arī B grupas vitamīnu trūkums, bet es saku, programma visu parāda, gan A vitamīns, C, jūs redzat visi vitamīni. Arī visus minerālus, tā kā šeit tad faktiski mēs pēc tam varam izdarīt izvēli, kādus vitamīnus vai kādus minerālus mums papildus vajadzētu lietot, arī to es varu jūs pakonsultēt un ieteikt. Arī to, kādas taukskābes, šeit programma arī parādīs, cik daudz varbūt jūs uzņemat sliktos taukus, ja? Un kas pats labākais, manuprāt, arī, jo tas ir pats galvenais, kas veido mūsu organismu un kas būvē mūs atkal no jauna, tās ir olbaltumvielas, mēs redzēsim, cik mēs uzņemam, un šīs olbaltumvielas, kas sadalās tieši aminoskābēs. Arī aminoskābju daudzumu, kā jums ar jūsu uzņemto pārtiku, šī programma parādīs. Manuprāt, man liekas, ka tas ir pats labākais un vieglākais risinājums, ar ko šobrīd sākt. Es domāju, ka pagaidām jums ir skaidrs, kā tas darbojās. Patreiz es nevaru iekļaut blogu, kurā es jau esmu izvietojusi piemēru, tad skatieties nākamo video, lai jūs redzētu, kā tad izskatās mana ēdienkarte dienas garumā. Uz tikšanos ar jums kopā bija Ingūna Petersone. Noteikti jūs variet atkal ar mani sazināties, rakstīt man, meklēt mani, ja jūs esat cilvēks, kurš patreiz vēl nav iesaistījies manā programmā. Es patiešām būšu priecīga un pateicīga jums par šo sadarbību, jo tikai kopā veidojās mūsu pieredze.